Pagaid, filmē? Ir. Ko, pagaid, šitā labāk? Kā ir labāk? Laikam jau šitā. Priekš YouTube, ne? Tā kā neesmu baigais blogers. Cerams, būs labi. Nu ko, šodien atkal esmu mežā, nekas nav mainījies. Oskars uz riču. Bauda saulē no rītu. Bija labs dienvidu vējš. Bija principā 300 vatos jābrauc, lai braukt uz 25 km/h. Tas ir pats labākais Liepājā dzīvojot. Bet nu labi, es veiksmīgi atbraucu uz mežu savām mīļajām ierastajām taciņām ar jauno šīs sezonas ričuku. Un par to arī pastāstīšu. Paldies maniem atbalstītājiem veikalam MySport, maniem draugiem, ikgadējiem atbalstītājiem, ka nodrošina man ir labāko tehniku, un kurjers sev jau pierādījusi ir. Tā kā pirmajās sacensībās zelts uzvara, neskatoties uz to, kad uz ričuka nebija sēdējis pirms tam, un konkrēti uz šī. Tā jau vispār bija. Bet ir dažas jaunas features, pie kurām nebija viegli pierast uzreiz sākumā. Neskatoties uz to, ka vēl bija arī dubļains un pielīs. Tā kā kaut kā tā. Laižam. Šitā jāizslēdz, ja? Nāc šu, es tev kaut ko parādīšu. Paskaties uz šito smuku, ej tu nost. Jā. Zin kā, par dizains, protams, tā ir galvenais lieta. Bet, es braucu 4 gadus jau ar Scott ričuku. Man tā liekas vismaz. Man arī patika mans iepriekšējā gada ričuks melnā krāsā, bet šis arī ir, arī smuks. Bet īstenībā pastāstīšu, par tām featurām, ko es iepriekš minēju, ko es arī tagad esmu patestējis beidzot. Un ir baigi labi, baigais adrenalīns. Izbraucu par savām, dinamiskajām taciņām. Un kas man baigi patīk īstenībā, šitās 2-4 riepas. Vitorija. Parasti braucām, tur sākumā vispār bija 2-2, pagājušajā gadā jau bija 2-35, tagad 2-4. Baigi interesanti īstenībā sajūta. Kaut kādas smiltis daudz mazāk jūt. Varbūt prasās, šodien es pa maz atmosfēras ielēdis drusku, tā kā bišķiņ burbulīts tāds. Bet, ir labi arī ķegumā dubļos pārsteidzoši labi turējās. Kas mums te vēl ir ēdienkartē? Tā, protams, SRAM XX grupiņa, tā jau bija pagājušajā gadā. Vienkārši kapitāli. Un zin kā, tie, kas brauc ar mehānisko trosītēm, es personīgi negribētu tagad iet apakaļ. Vienkārši brauc, slēdzies, vispār neiespringsti. Salīdzinoši maza piepūle īkšķim. Un var slēgties slodzē, pilnā jaudā, 1000 vatos, un nekas nekrakšs, neķerās. Koši man ir SRAM grupa, es vispār nesūdzos. Man pat var nemaz nepiedāvāt kaut ko citu. Kas mums te vēl ir? Principā stūra. Te ir palicis tikai, bremzes ir kaut kādi, protams, nezinu, vai kādreiz nākotnē to var uztaisīs ar bateriju, bet, var būt, Bet, šitās arī salīdzinoši maz izmantoju. Cenšos pēc iespējas mazāk izmantot, bet, labi, tas tā. Bet, var sakot, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kas mums ir nācis klāt, ir amortizācija. Protams, Scottiņš ir vienmēr pēdējos 3 gadus ieslēpja aizmugurē amortizatoru šeit iekšā. Un tas ir baigi labi. Dubļi, mitrums mazāk tiek tur iekšā. Un attiecīgi, kas ir mainījies, ir baterija šeit pie priekšējās dakšas, un arī te iekšā ir baterija. Arī šeit ir baterija, droperītes vairs nav trosi, kas ir kapitāli.
Vairs te nav, nu, parasti zin kā, kaut kāds rudens, pavasaris, ka pirsti ir nosaluši. Dažreiz tā trosīte arī sagurst, un ir grūtāk viņu pārslēgt. Lai gan Skotam arī iepriekš bija diezgan labs, tas dropers diezgan viegli slēdzās, bet šitas vispār ir, es nezinu, man pat nav komentāru. Nezinu, vai kaut ko vispār vēl labāk var izdomāt. Tad, jā, kas ir šeit? Šīs ir galvenās smadzenes. Es vispār, ja godīgi sajūtos tā kā tāds programmētājs, kad es visu to tā kā mēģināju savienot, jo pirmkārt tā amortizācija viņa strādā kā brains. Viņa pielāgojās braucējam un būtībā viss noteikti caur aplikāciju. Tad, tie aplikācijai tev ir jāsavieno gan šīs, jaudas mērītājs, man pat ir 2. Jā, nebija otru, kur likt, uzliku abus. Nu, lūk, un tad ir jāsavieno, protams, shifteri, abi 2. Šis, protams, ir aizmugurējais slēdzis. Te ir dropers, un tev ar tā ir, ka tu brauc, ja tev ir brain režīms, tad tu vari vispār neko neaiztikt, tu vari vienkārši braukt un izmantot tikai bremzes un aizmugurējo pārslēdzāju, pārslēgt. Bet, ja nu gadījumā ir tā, kad īpaši, tad dažreiz bez ārā, tu izbrauc ārā uz asfaltu, kamēr tā brain duction norēģē, viņa tur pati, tu brauc, zin kā slēdzās, tur tu kā dzirdi, baigi interesanti īstenībā. Bet, tu izbrauc ārā uz asfaltu, tev jāuztais sprints, tu vari jebkurā brīdī pats to amortizāciju pilnībā nobloķēt momentā, kas ir baigi labi. Bet būtībā es neizmantoju šo iespēju, vienīgais braucot pa pilsētu. Tā kā mežā ir interesanti, viņš tur pats dzīvo savu dzīvi. Baigi īstenībā labi, tev īstenībā nav jāiespring, zin kā, ja senāk, gadu iepriekš. Es braucu, tev visu laiku ir tas lokauts, tad vidējā pozīcija pilnībā vaļā atkal ciet. Protams, ir jau pierasts visu laiku bijis. Bet tagad ir tā dīvaini. Tu brauc, un nekas nav jādara, var teikt. Tu skaties uz priekšu, koncentrējies, kur tev ir jābrauc. Jā, min tik pedāļus. Un jā, var sakot, kā tas brains strādā. Viņš ir savienots ar jaudas mērītāju, līdz ko tu neminies, viņš tā kā attaisās vaļā, izņemot pa pilsētu. Var sakot, tā sistēma strādā, baigi interesanti. Jā, pa lielam viss pārējais ir palicis tas pats. Jā, baigi patīk man. Vispār jau mežā ir braukt forši. Nezinu, kā tās tehnoloģijas attīstīsies tālāk, bet katrā ziņā, jā, pat bail domāt. Bet, jā, Ričuks. Es nedomāju, kad es tagad uztaisīšu to visu aprakstu, ka jūs tagad iesiet visu un pirksiet to Ričuku, bet tas tā vienkārši. Jūs saprotat, kādas tagad ir tās tehnoloģijas. Un kas ir tirgū. Un tu izbrauc uz šitādu, es vienkārši negribētu vairs iet atpakaļ uz kaut ko citu. Uz kaut kādu mehānisko. Bet kas ir forši arī? Kad jau iepriekš bija šī tikai viena baterija, tad tagad principā man kaut kas beidzās. Es visur varu, protams, es pirmo upurētu droperi. Lai gan īstenībā tā feature arī Latvijā daudz, bet viņi vispār tikai ņem nost un neizmanto, bet īstenībā baigi labi nodara daudzās vietās. Ko tas tā? Īsais storijas par manu šī gada tehniku. Bet, tas tās dzīves sīkums, zin kā, varbūt kādam interesē. Kādas ir jaunākās tehnoloģijas velo industrijā. Bet, īstenībā par tālāko, ko man pašam liela ambīcija nav, turpināšu gāzēt Latvijas seriālos. Lielāko azartu iedod jaunie puiši, kuriem palīdz arī treniņu procesā. Un pagaidām viss ir baigi labi. Gandrīz krašs. Lūk, jaunie puiši, tie man iedod tādu bišķiņu azartiņu. Kamēr viņi man neaizies garām, tikmēr es trenēšos. Kaut vēl līdz 60. Tā kā tiekās gonkās velo entuziasti. Krājam riteņiem, labākajiem.